lai uzmazglotu makramē kleitu, mums ir jāiemācās makramē pamatmezgls un jāmezglo ar atstarpēm. Kā jūs redzat kleitā, ja? Varat izmantot arī iepriekšējo mezglu, jūrnieka mezglu saucamo, tad jums ir jāskatās mans iepriekšējais video. Lai varam mezglot divos variantos, izmantojot šo saucamo makramē atdalītāju. Ja, nogriežam kartona gabaliņu 2 līdz 3 cm platumā, tad ir jāsaskaita jau iepriekš kā diegi, kuri nāk priekšpusē, kuri aizmugurītē, ja? Un varam mezglot. Vai arī varam vispār šo neizmantot. Šoreiz rādu, kā izmantojam ar šo atdalītāju, ja? Es jau esmu šeit iesākusi un daram tāpatās, kā mēs mezglojam parasto makramē pamatmezglu. Ja? No vienas pusītes un otras pusītes. Šeit jums nav jāuztraucas par atstarpēm, jo jūs zināsiet, ka būs visi mezgli vienādās atstarpēs, jā, ar vienādām atstarpēm. Tā, jā. Šo es iesaku noteikt dāmām iesācējām. Paprovēt. 4 diegi, ja? 1. un 4. virspusītē. Šie 2 diedziņi ir aizmugurē kartonam. Jā. Turpinam 3. rindu. Visvieglāk atcerēties, kuri diegi nāk virspusē. Tie ir no iepriekšējā mezgla 2 vidējie diegi. Redzat? Nāk virspusītē, ja? Un mezglojam. Protams, var neizmantot arī šo kartonu atdalītāju. Jā, bet pamēģināt, kā jums sanāk. Varat arī uz acu mēru mezglot. Jā, kleitai es neizmantoju. Es vienkārši mezgloju uz acu mēru. Man liekas, šādi ir piņķerīgāks darbs. Bet citiem ir vieglāk šādi, tā kā dodu iespējas un variantus. Jā? Skatīsimies, kas mums te sanāks. Tā, un pēdējā rindiņa. Pēdējais mezgliņš šeit, jā? Kā mums tas sanāks? Šis arī varēja būt virspusītē tā, jā? Jā, tā. Nu, skaisti, jā? Skaisti sanāk. Jā. Lai top!